Vēstules Galatiešiem 4. nodaļas izpēte. Šodien vakarā iestājas 50. omēra skaitīšanas diena, un rīt no rīta visiem mums ir nepieciešams nostāties visaugstā priekšā ar bikurim jaunās maizes ražas pirmajiem, kā rakstīts Torā. 3. mūza 23. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. Tad jums, sākot ar dienu pēc sabata, kad jūsu līgojamais upura kūlis tika atnests, būs skaitīts 7 sabatus. Tas, lai būtu pilnas 7 nedēļas, līdz tai dienai, kuras seko 7. sabatam. Skaitiet 50 dienas, un tad pienesiet Adonajam jauno ēdamo upuri no saviem mājokļiem. Jums būs pienes 2 maizes par līgojamo upuri, kuras pagatavots no 20 daļām ēfas smalku kviešu miltu, un ceptas no raudzētas mīklas, tas ir pirmās ražas upuris Adonajam. Kā redzams no Toras teksta, Šavuota svētki, pirmās ražas svētki, ir neatņemama sastāvdaļa no Pesaka svētkiem, kas noslēdzēs sevis tēmu par iziešanu no Ēģiptes. Šodien mēs turpināsim vēstules Galatiešiem izskatīšanu, kuru mēs iesākam skatīt Pesaka svētku dienās. Un mēs toreiz apstājamies vēstulē Galatiešiem pie 4. nodaļas. Vēstules Galatiešiem 4. nodaļas centrālā tēma ir derība no Sineja kalna, kura pēc apustuļa Pāvila vārdiem dzemdina kalpības jūgā. Un tā, apustulis Pāvils griež pie galatiešiem, pie tiem, kuri nolēmuši sev izdarīt ārējās miesas priekšādas apgriezīšanu. Tātad 4. nodaļa galatiešiem no 21. līdz 26. pantam. Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka? Proti, ir rakstīts, ka Ābrahamam piedzima 2 dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās. Bet tas, kas no kalpones ir dabīgi dzimis, turpretim tas, kas no svabadās pēc apsolījuma. Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības. Viena no Sineja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagara, bet Hagara ir Sineja kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzālemei, jo tā ar saviem bērniem ir kalpu stāvoklī, bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte. Pirmajā acu mirklī tas skan pavisam nesaprotam. Kā var nosaukt tādu svinīgu momentu kā Toras dāvāšanu, kas patiesībā ir šī iziešanas kulminācija visaugstā tautai no Ēģiptes, par derību no Sineja kalna, kas dzemdina kalpībā? Un uz kāda pamata apustulis Pāvils apgalvo, ka visaugstā derība ar Ābrahamu saista visus, kas iegājuši šajā derībā ar debesu Jeruzālemi. Mums šodien būs nepieciešams saprast, kā arī tikt skaidrībā ar to, vai ir kāda savstarpēja saistība starp Ābrahama derību ar derību no Sineja kalna. Kura no šīm derībām ir galvenā? Ja ņemam vērā to, ka derība no Sineja kalna ir noslēgta 430 gadu vēlāk pēc derības ar Ābrahamu, tad vai ir iespējams viņu, vai arī būtu nepieciešams to uzskatīt par galveno? Vai arī tomēr viss ir otrādi? Derība no Sineja kalna ir starposma etaps, vai arī nedaudz savādāk tas ir līdzeklis, instruments, lai sasniegtu Ābrahama derību, kā par to rakstīts vēstulē romiešiem, 10. nodaļā, 4. pantā. Jo bauslības, Toras, gals, grieķiski telos, ir Amašiahs. Viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Telos, stronga numurs G5056, nozīmē beigas, nobeigums, izpildījums, mērķis.
Apostols Pāvils šajā pantā runā, jo Toras gala mērķis ir Amašiahs taisnībā, ikvienam ticīgajam. Tāpēc pamēģināsim šodien atbildēt uz šiem jautājumiem, kurus mēs esam nolikuši sev priekšā, lai ieraudzītu visas ainas pilnību notiekošajā ar visaugstā tautu, un tanī skaitā arī mums pašiem. Ir nepieciešams sākt iziet no Ēģiptes. Un tā, viss sākas ar to, ka visaugstais atbrīvo cilvēku no Ēģiptes verdzības, tātad no šīs pasaules valdnieka varas. Un kā mēs atceramies no Pesaka svētku pavēles, visu augstais izved no Ēģiptes verdzības to, kurš ir iegājis ar visu augsto Ābrahama derībā, kā rakstīts. 2. Mūzes 12. nodaļa no 43. līdz 49. pantam. Un Adonai sacīja uz Mūzu un Āronu, šis ir likums par Paskā. Pesaks ir mūsu Mašiahs, nevienam svešiniekam to nebūs ēst, bet tik viens vergs, pirkts par naudu, ja vien tas ir apgraizīts, var to ēst. Mašiahs, visaugstā dēls, kas ir visaugstā vārds, piedzīvotājs un algāds, lai nētu no tā. Vienā namā to ēdiet, no gaļas neko nenesiet ārā un nelauziet kaulus tam Paskā upurim. To, lai ievēro visa Izraēla draudze. Bet ja kāds svešinieks dzīvo pie tevis un vēlas svētīt Adonai Paskā svētkus, tad lai ik viens, kas vīriešu kārtas tiek apgraizīts, tad viņš var tuvoties, lai to svētītu, jo viņš uzskatāms kā iedzimtais tanī zemē, bet neviens neapgraizītais, lai to neēd. Vienāds likums, lai ir iedzimtajam un svešiniekam, kas jūsu vidū piemīt. Un tā, Tora mums saka, ka mums ir nepieciešams ēst Pesaha jēru, bet priekš mums, ja šo Amašiaha skolniekiem, runa iet par Amašiaha iepazīšanu, kas ir visaugstā dēls, no kura, kā no garīgās klints, iztek Mūzus Tora. Tad lūk, Pesaha jēra maltīt var ieturēt tikai tas, kurš ir iegājis ar visu augsto Ābrahama derībā, ejot pie sevis, kāpjot sev virsū, nākot pie visaugstā vaiga un kļūt nevainojamam, šķīstam. Kā redzama liecība tam tiešajiem Ābrahama pēcnācējiem, Jēkaba dēliem, ir ārējās miesas priekšādas apgraizīšana. Bet, ja runā par Ješua Amašiaha skolniekiem, kurus Tora sauc par svešiniekiem, tad priekš tādiem redzama liecība, kas ieiet Ābrahama derībā, ir tanī, kas pagremdējas ūdenī, Ješua Amašiaha vārdā. Un Pesaka svētku bauslis saka mums par to, ka 2. Pesaka svētku dienā, tātad rītausmā, 1. mēneša 16. datumā, ir nepieciešams pienest vienu kūli no savas pirmās pļaujas, kā rakstīts 3. Mūzes 23. nodaļā no 10. līdz 11. Runā uz Izraēla bērniem un saki tiem, kad jūs nonāksiet zemē, ko es jums došu, jūs pļausit tās ražu, tad vienu kūli no savas pirmās pļaujas jums būs atnest priesteri, un tam būs līgot šo kūli Adonai priekšā, lai jūs būtu patīkami. Priesterim to būs šurpu turpu līgot, sākot ar dienu pēc sabata. Un iepriekšējās izpētes reizēs mēs runājam, ka mieži tā ir barība dzīvnieka dvēselē, kas norāda uz cilvēka dvēseles zemes sastāvošo daļu, un pati pirmā un parastākā sapratnes jēga šim pirmajam līgošanas kūlītim, tā ir liecība, kas izgājis no Ēģiptes savas dvēseles zemes sastāvošās daļas veltīšana kalpošanai visu augstajam. Ir vēl cits izpratnes līmenis šim pirmajam līgošanas kūlītim, kurš norāda uz cilvēku augšām celšanos, kurš veltīs savu dvēseli kalpošanai visaugstajam, atjaunotā miesā. Tieši tāpat kā augšām cēlās pirmzimtais, mūsu kungs Ješua Amašiahs, kā pirmais līgošanas kūlītis. Tad lūk, tieši no šīs dienas cilvēka dvēseles zemes sastāvošās daļas veltīšana kalpošanai visaugstajam sākas 49 omēra skaitīšanas dienas,
kad 50. dienā mums ir jāpienes jau jaunās ražas maizes pirmai, kas ir kā liecība mūsu dvēseles zemes sastāvošās daļas pārmaiņas, visu augstā dēla līdzībā, kuru visaugstais apdzemdināja mūsu dvēseles debesis sastāvošajā daļā. Lūk, tas ir tieši tas garīgais starposms laikam, kurā mēs tagad ieejam, kura lietas būtība ir pienest jaunu maizes upuri visu augstajam. Pēc tam sākas visaugstā labvēlīgais žēlastības gads, kas ir pilns pārbaudījumiem un kārdinājumiem, kurš beidzās ar visas ražas maizes pienesumu, kuras liecība tam ir mūsu gara augļi, kā rakstīts Galatiešu 5. nodaļā no 22. līdz 24. pantam. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Mašijaham pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Tātad lūk šis viss process omēra skaitīšana, priekš tiem, kas izgājuši no Ēģiptes. Ja skatāmies Toru, tad tas ir saistīts tieši ar šo procesu, kad mēs sitam pie staba mūsu miesu ar viņas kaislībām un iekārēm, tieši priekš tām, lai šajās vietās mēs varētu parādīt gara augļu pirmajus. Lūk šo mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību. Ir svarīgi atzīmēt, ka jūdu tradīcijā omēra skaitīšanu saista ar iziešanu no Ēģiptes, ar Toras dāvināšanu. Tātad tie, kas izgāja no Ēģiptes, dodas uz Sineja tūkstnesi, kur pēc visaugstā vārdiem, kurus visaugstais teica Mūzum degošajā krūmā, Izraēla dēliem bija nepieciešams izdarīt kalpošanu visu augstajam uz šī kalna. Un šeit, lūk, sanāk tāda kā neskaidrība. Tora runā par to, ka Izraēla dēli no Eģiptes iziet priekš tām, lai izdarītu kalpošanu visaugstajam uz kalna, uz tā kalna, kur visaugstais runāja ar Mošē degošajā krūmā. Bet jūdu tradīcija apgalvo, ka ebreju tauta izgāja no Ēģiptes tieši priekš tam, lai saņemtu Toru uz kalnu. Un ja pie tā vēl pieliek to, kas jau ir Berešit grāmatas 18. nodaļā 19. pantā, kur visaugstais pavēl mūsu tēvam Ābrahamam iemācīt savam namam un saviem pēcnācējiem pēc sevis staigāt pa Adonai ceļu, un pravietis Jeremijas saka, ka Adonai ceļš tas arī ir visaugstā Tora. Tad patiešām pirmajā acu mirklī liekas, ka gudrie ir kaut ko sajaukuši. Bet Tora taču nevar kļūdīties. Bet, ja mēs dziļāk iedziļināmies lietas būtībā, kas notika uz Sinē kalna, tad kļūst skaidrs, ka par cik Izraēla dēli izrādījās nespējīgi 50. dienā izejot no Ēģiptes izpildīt kalpošanu uz kalna visaugstajā, un vēl pie tā visa atteicās no visaugstā balss paklausības, tad dēļ apsolījuma, kas bija Ābrahamam, visaugstais no jauna pasludina savai tautai Toru, savu derību, un dod viņiem bauslību par dedzināšanas upuriem un upuru pienešanu, lai saglabātu Ābrahama pēcnācējus līdz laikam, kad Mašijaks atnāks viņu sirdīs, un lai viņi tiktu pievesti pie Amašijaha, lai viņi no jauna varētu nostāties uz Ābrahama ceļa. 2. Mūzes 3. nodaļa no 11. līdz 12. pantam. Tad Mūzes sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izrēlieši no Ēģiptes? Un Dievs sacīja: es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptes. Jūs kalposit Dievam šinī kalnā. Un lūk, Izraēla dēli stāv pie Sinē kalna,
un Visaugstais konstatē, ka neviens no Izraēla dēliem nevar kāpt kalnā pie viņa, lai tur varētu izpildīt kalpošanu, kaut gan tauta gatavojās, lai satiktos ar Visaugsto, mazgāja savus drēbes, kā arī Mošē svētīja savu tautu. 2. Mūzes 19. nodaļa no 20. līdz 22. Un, kad Adonai nonāca uz Sineja kalnu, uz paša kalna virsotni, tad Adonai sauca Mūzu uz kalna virsotni, un Mūzus kāpa augšup, un Adonai sacīja uz Mūzu: nokāp un brīdini ļaudis, lai tie nelaužas cauri, lai redzētu Adonai, ka daudzi no viņiem nekrīt. Arī priesteri, kas tuvojas Adonajam, lai šķīstās, tā ka Adonai tos nesatriec. No šī Toras teksta mēs redzam, ka ir cerība, ka priesteri varēs uzkāpt kalnā, lai tur pildītu kalpošanu Visaugstajam, un tanī laikā priesteriem Izraēla dēla tautā bija pirmdzimtie. Bet, kā mēs redzam tālāk, izrādās, ka arī priesteri to nespēja izdarīt. 2. Mūzes 19. nodaļa no 24. līdz 25. pantam. Un Adonai sacīja uz viņu: ej un nāc atpakaļ, sev līdzi atvezdams Āronu, bet priesteriem un tautai neļauj lausties cauri, lai kāptu kalnā pie Adonai, ka viņš tos nesatriec. Tad Mūzes nokāpa pie tautas un tai to pasacīja. Un gala rezultātā mēs redzam, ka pie Visaugstā uzkāpt kalnā varēja tikai Mošē. Tātad pēc Šavota svētku baušļa Izraēla dēliem, kas nostājušies uz Ābrahama ceļa un izgājuši no Ēģiptes, bija nepieciešams, ejot pretī Visaugstajam uz Sineja kalnu, pienest jaunās maizes pirmos augļus, kuri ir šī liecība par viņu dvēseles atjaunošanos Visaugstā dēla līdzībā. Bet šo augļu nebija. Tad Visaugstais pasludināja savu derību Izraēla dēliem, un tauta, izdzirdot viņa balsi, nobijās un lūdz Mošē, lai viņš pasaka Visaugstajam, lai viņš vairāk ar Izraēla dēliem nerunā, bet lai Visaugstais runā ar Mošē, un Mošē, lai to nodod Izraēla dēliem, visu, ko nepieciešams darīt viņiem. 2. Mūzes 20. nodaļa no 18. līdz 19. pantam. Un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas, un redzēja kalnu kūpam. Tad tauta to redzēdama bēga un nostājās iztālēm, un ļaudis sacīja Mūzum: runā tu uz mums, mēs tev klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. Un lūk, šeit ir ļoti interesants moments. Pēc šiem tautas vārdiem tauta paliek stāvēt attālināt, bet Mošē ieiet tumšajos mākoņos, kur bija Visaugstais, un Visaugstais tur dod Mošē bauslību par kalpiem, par noslepkavošanu, par izdarītiem miesas bojājumiem, par zaudējumu atlīdzināšanu, par attieksmi pret elku pielūdzējiem, pret tiem, kas pārguļ ar dzīvnieku, par mīlestību pret tuvāko, par ražas pirmajā pienesumu, bausli par 7. dienu un 7. gadu, bausli par regalīma svētkiem, kā arī apsolījums sūtīt Izraēla dēliem eņģeli, kurā ir Visaugstā vārds, un kurš viņus ievedīs apsolītajā zemē. Un tas viss notiek tanī dienā, kad Visaugstais pasludināja šos 10 teicienus, 10 baušļus. Tālāk Mošē nokāp no kalna un pārstāsta visu to tautai, kā viņi to lūdza. 2. Mūzes 24. nodaļa, 3. pants. Tad Mūzes nogāja un izstāstīja tautai visus Adonai vārdus un visus noteikumus, un visa tauta vienā balsī atbildēja un sacīja: visus šos vārdus, ko Adonai runājis, mēs izpildīsim. Pēc tam naktī 3. mēneša 7. datumā Mošē visus tos vārdus ieraksta grāmatā, kuru Tora nosauc par derības grāmatu,
un no rīta no jauna nolasa visu grāmatas saturu tautai. 2. Mūzes 24. nodaļa no 4. līdz 8. pantam. Un Mūzes uzrakstīja visus Adonai vārdus, un viņš cēlās agri no rīta. Uzcēla altāru kalna pakājē līdz ar 12 piemiņas akmeņiem, pēc 12 Izraēla cilšu skaita. Un viņš sūtīja no Izraēla bērnu vidus jaunekļus, kas upurēja dedzināmos upurus un kaujamos upurus kā pateicības upuri Adonajam. Un Mūzes paņēma pusi no asinīm un tās ielēja upura bļodā, bet ar otru pusi viņš apslacināja altāru. Tad viņš ņēma derības grāmatu un to lasīja skaļā balsī tautai priekšā, un tie teica: visu, ko Adonai ir runājis, mēs darīsim un pildīsim. Un Mūzes ņēma asinis un slacīja pār tautu un sacīja: redzi, šīs ir derības asinis, ko Adonai ar jums ir slēdzis, saskaņā ar visiem šiem vārdiem. Tātad, derības saturs ir visi vārdi, kurus Mošē pierakstīja grāmatā, un šī derība ir nostiprināta dzīvnieku asinīs, kuras pienesa jaunieši, upurim Izraēla dēliem, un ar kuras puses daļu tika apslacināts altārs, un otras puses daļu tika apslacināti Izraēla dēli. Lūk, tā tika noslēgta derība, kas bija no Sineja kalna, kuru apostols Pāvils sauc par derību no Sineja kalna, kas ieved verdzībā. Un Toras gudrajiem rodas jautājums, kāpēc pēc tik daudz paaugstinātiem visaugstā vārdiem, kuri sākas ar visu augstā Izraēla dēlu atsvabināšanu no Ēģiptes verdzības, kur tālāk runa iet par taisnas tiesas bauslību, kas sākas ar likumu par ebreju vergu. Kas tad gala rezultātā notika pie Sineja kalna, tanī gadā, kad izgāja no Ēģiptes? Saliekot visu to kopā, mums šodien, kas esam Ješua Amašiaha skolnieki, ir nepieciešams skaidri saprast, vai eksistē kaut kādas saistības starp Ābrahama derību un derību no Sineja kalna, vai tās ir dažādas derības, kas nav savstarpēji saistītas, vai tomēr starp šīm derībām ir kaut kāda saistība. Kura no šīm derībām tad ir galvenā? Piemēram, ja runātu par to, ka derība no Sineja kalna ir noslēgta par 430 gadiem vēlāk par Ābrahama derību, tad varbūt to būtu nepieciešams uzskatīt tomēr par galveno. Vai tomēr visotrādi derība no Sineja kalna ir kā starposma etaps, vai arī nedaudz savādāk tas ir kā līdzeklis vai instruments, kas palīdz sasniegt Ābrahama derību. Uz visiem šiem jautājumiem mums dod atbildi apostols Pāvils vēstulē Galatiešiem. 3. nodaļā vēstulē Galatiešiem apostols Pāvils mums saka par to, ka galvenā ir Ābrahama derība, kura saista cilvēku ar debesu Jeruzālemi. Gudrie to sauc par derības ideālu. Kad runa iet par baušļiem, pavēlēm un likumiem, par sabatu, par regalīmas svētkiem, par kašrutu, tad Toras gudrie atzīmē, ka viss tas nav Toras galamērķis. Tas viss ir tie instrumenti, kuriem ir nepieciešams mūs pievest pie šiem ideāliem, kuri atrodas Amašiaha derībā, kuru visaugstais slēdz ar Ābrahāmu. Ir ļoti interesants viens midrašs, es to šajās dienās tā izdzirdēju pirmo reizi, agrāk es to saklausīju nedaudz savādāk. Midrašs nodod tādu noteiktu garīgu domu. Tātad gudrie šajā stāstā gribēja kaut ko ielikt, lai tas nonāktu līdz mūsu sapratnē. Bet lietas būtība šim midrašam ir tanī, ka, kad Mošē kāpa augšā kalnā, lai saņemtu Toru, eņģeļi pretojās un teica: Visaugstais, tu ko? Gribi Toru atdot lūk šim mirstīgajam? Un visaugstais izdara šajā momentā tā, ka Mošē seja kļūst līdzīga Ābrahāma sejai, un visaugstais jautā: vai tad ne jūs pavisam nesen nepusdienojāt pie viņa, būdami viesi uz zemes? Un, kad viņi to dzirdēja un redzēja, viņi atkāpās
un piekrita, ka Toru ir nepieciešams dot Ābrahamam. Kāda ir jēga un ko ar to gribēja pateikt gudrie? Jēga ir tieši tanī, ka gudrie saka to, ka visi baušļi, kuri doti Torā, tiem ir nepieciešams tos, kas dzīvo pēc šiem baušļiem, novest pie šiem ideāliem, kurus sasniedz Ābrahams, kas arī bija šie gara augļi. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Kura tad ir šī vadošā derība? Derība no Sineja kalna vai derība Amašiahā, kuru visaugstais slēdz ar mūsu tēvu Ābrahāmu? Vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā apustulis Pāvils mums saka par to, ka galvenā ir derība, ko visaugstais slēdz ar Ābrahāmu, kuras saista cilvēku ar debesu Jeruzālemi. Galatiešu 3. nodaļa no 15. līdz 19. pantam. Brāļi, es runāju cilvēcīgi. Arī cilvēku pēdējo gribu, kas stājusies spēkā, neviens neatceļ, nec pieliek tai ko klāt. Ābrahamam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts un dzimumiem. Tas ir par daudziem, bet par vienu, un tavam dzimumam, proti Amašiaham. Bet es saku to, Dieva jau sen spēkā nākušo gribas izpausmu neatceļ bauslība, kas dota 430 gadus vēlāk. Tā nevar iznīcināt apsolījumu. Tātad apsolījums ir galvenais. Jo, ja ar bauslību nāk mantojums, tad vairs ne ar apsolījumu, bet Ābrahamam to Dievs ar savu apsolījumu ir dāvinājis. Kāpēc tad ir dota bauslība? Pārkāpumu dēļ tā ir klāt pielikta, līdz nāktu dzimums, līdz laikam, kad atnāks Amašiahs, kam ir dots apsolījums, eņģeļu dota tā ar starpnieka roku uzrakstīta. Apostols Pāvils mums runā par to, ka galvenais ir apsolījums, tā derība, ko visaugstais noslēdz ar Ābrahamu. Pāvils šo derību sauc par derību Amašiahā. Un pēc šīs derības, kuros dzīvos Ābrahama sēkla dzimums, kura būtība ir Amašiahs, visu augstā vārds, tie arī būs nākamās pasaules mantinieki. Bet derība no Sineja kalna, kura ietilpina sevī kalpošanu teltī pēc līdzības, tā ir šī audzinātāja līdz Amašiaham, kā par to tālāk runā pats Pāvils, 3. nodaļā Galatiešiem 24. pantā. Tātad bauslība līdz Amašiaham ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Un izskatot vēstulē Galatiešiem 3. nodaļu, mēs runājam, ka taisnošana ticībā pēc apustuļa Pāvila tiek domāts taisnošana ar Amašiahu, caur viņa iepazīšanu, caur Amašiahu, kas dzīvo cilvēkā. Kā par to rakstīts pravietī Jesejā, 53. nodaļā, 11. pantā. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnām. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Ar savu atziņu. Krieviski čērēs poznāņie jevo, caur viņu iepazīšanu. Viņš, kurš dzīvo cilvēkā, kuru viņu iepazīs, būs cilvēka taisnošana viņā. Tātad, Mašiahs, kas dzīvo cilvēkā, arī ir šī cilvēka taisnošana, un tātad cilvēka grēkus Mašiahs uzņemsies uz sevi. Tanī ir visa lietas būtība taisnošanai caur ticību, par kuru apostols Pāvils runā, kā arī tanī ir visa lietas būtība pravieša Habakuka teiktajā, 2. nodaļā, 4. pantā. Lūk, uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī ir iekarotājs, bet taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Tātad, taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ, tieši tad, kad viņa dvēselē dzīvos Amašiahs.
1. Mūzes 2. nodaļa 7. pants, un iedvesa viņā Ādama nāsīs dzīvības dvašu. Jeremijas raudu dziesmā mēs lasām, ka dzīvības dvaša tā arī ir Amašiahs, visaugstā dēls, un dvēsele kļuva dzīva. Tātad taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Un tā, bauslība, kura tika dota klāt pārkāpumu dēļ, kura sevi iekļauj kalpošanu teltī pēc līdzības, tika dota līdz tam laikam, kad nāks jauns dzimums. Tātad līdz tam laikam, kad dzimums, kas ir Amašiahs, atdzims cilvēka dvēselē, kurš būs pieņēmis šo dzimumu. Un tad jau vairāk viņam šī audzinātāja, bauslība, tātad kalpošana teltī pēc līdzības, nav vairs vajadzīga. Tātad nevajag vairāk pienest upuriem dzīvniekus par grēku. To vairs nav nepieciešams darīt. Jo tad jau tādu cilvēku jau mācīs pats Amašiahs iepazīt debesu tēva vārdu. Mēs esam nonākuši pie 4. nodaļas sākuma izpratnes. Es pateicos Visaugstajam par to, ka viņš tā visu ir iekārtojis, ka iestājoties Šavota svētkiem, laikā, kad Visaugstais izrunāja savus 10 teicienus, baušļus, un deva caur Mošē visai pasaulē savu Toru, kuru noved caur Amašiaha iepazīšanu, Amašiaha auguma pilnībā, un tiek izpildīts visaugstā nodoms par cilvēku radīšanu pēc visaugstā dēla, tēla un līdzības, mēs, kā reiz šajā dienā lasām Galatiešu vēstules 4. nodaļu, kura mums par visu to arī runā. Tātad 4. nodaļa Galatiešiem no 1. līdz 2. Bet es saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, nav nekāda starpības starp viņu un kalpu, kaut arī visa manta viņam pieder, bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospraustam laikam. Un tā, apustulis Pāvils saka, ka mantinieks, tātad tas, kuram pieder nākamā pasaule, bērnībā, ne ar ko neatšķiras no kalpa un ir pakļauts šai audzinātājai, kas ir šie aizbildņi un pārvaldnieki līdz tēva nospraustajam laikam. Toras gudrie ļoti labi izskaidro starpību starp visaugstā kalpu un visaugstā dēlu. Visaugstā kalps grib dzīvot pēc visaugstā baušļiem, bet viņam ir nepieciešams šo savu dvēseli piespiest būt paklausīgai šiem baušļiem. Tanī ir šī lietas būtība mantiniekam, kurš vēl nav pieaudzis. Pie Sineja kalna Izraēla dēli atteicās no personīgās sarunas ar visaugsto, tātad pēc būtības atteicās no visaugstā mājokļa veidošanas savā dvēselē, un tāpēc visaugstais pavēl Izraēla dēliem uzcelt tuksnesī telti pēc debesu tēla un dod bausli par dedzināmiem un kaujamiem upuriem. Kaut gan, kad tauta izgāja no Ēģiptes, tādu bausli visaugstais nedeva, kā par to rakstīts pravietī Jeremijā, 7. nodaļā no 22. līdz 23. pantam. Jo es jūsu tēviem tanī dienā, kad es tos izvedu no Ēģiptes zemes, neko nenoteicu, nec pavēlēju par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, bet es tiem devu šādu pavēlu. Klausiet manu balsi, tad es būšu jūsu dievs, un jūs būsit mana tauta. Staigājiet pa visiem tiem ceļiem, ko es jums pavēlu, lai jums labi klājas. Tātad, kad tauta izgāja no Ēģiptes, nebija sarunas par to, ka būs nepieciešams pienest upurim dzīvniekus, un nebija sarunas par to, ka būs nepieciešams celt tuksnesī telti pēc līdzības. Visaugstais teica, klausiet manu balsi, tad es būšu jūsu visu spēcīgais, un jūs būsit mana tauta. Staigājiet pa visiem tiem ceļiem. Un pēc būtības tas ir tas pats, ko visaugstais pavēlēja Ābrahamam. Un tā, visaugstais ņem vērā šo apsolījumu mantinieka bērnības statusu, noslēdz ar tautu derību pie Sineja kalna, kura darbosies līdz laikam, kad nāks jauns dzimums, kā par to runā apustulis Pāvils tālāk. Tieši dēļ tā iemesla, ka Izraēla dēli
atteicās no personīgās kontaktēšanās ar visu augsto, un mēs saprotam, ka personīgā kontaktēšanās ar visu augsto ir iespējama caur viņa balss dzirdēšanu, bet viņa balss, tas ir Amašiahs, kas dzīvo cilvēka sirdī. Un, kad viņi atteicās no kontaktēšanās, tad pēc būtības viņi atteicās no paša Amašiaha saklausīšanas, viņa sadzirdēšanas, kurš runā iekšēji, un kurš kā reizi veido mājokli visaugstā cilvēka sirdī. Par cik Izraēla dēli atteicās, tad tomēr visaugstais ir žēlsirdīgs, un viņam ir apsolījums Ābrahamam, ka viņš saglabās Ābrahama pēcnācējs un ievedīs apsolītajā zemē. Galatiešu 4. nodaļa no 3. līdz 5. pantam. Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku kalpībā. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, nolikt uz zem bauslības, lai izpirktu tos, par kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Un tā, mantinieki, kuri ne ar ko neatšķirs no kalpiem, caur ticību Ješua Amašiaha izpērkošajam upurim, iegūst bērnu tiesības, vai nedaudz savādāk dievbērnības statusu. Un liecība šim dievbērnības statusam, šīm bērnu tiesībām, ir visu augstā dēla gars, kuru visu augstais sūta to sirdīs, kuri pieņem Ješua Amašiaha izpērkošo upuri. Galatiešu 4. nodaļa, 6. pants, bet kad jūs esat bērni, to ir visaugstais apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Tas ir tas, par ko Ješua saka Nikodēmam, Jāņa 3. nodaļa 3. pantā. Ješua atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dievu valstības. Un lūk, šeit ir viens ļoti arī svarīgs moments, kurš mums atklāj svētā gara dabu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Pamēģināšu īsumā to jums paskaidrot, un pie tā mēs šodien arī apstāsimies. Un ja visaugstajam lapatiks, tad 3. mēneša 7. datumā, tad mums būs sabats, kurš iestājas uzreiz pēc Šavota svētkiem, diena, kad tauta izgāja no Ēģiptes un noslēdza derību pie Sinija kalna, mēs turpināsim izskatīt vēstuli galatiešiem. Un tā, vēstulē galatiešiem 4. nodaļas 6. pantā apostols Pāvils runā par to, ka visu augstais sūtīja mantinieku sirdīs sava dēla garu. Un mēs saprotam, ka runa iet par piedzimšanu no augšienes. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā Ješua saka saviem skolniekiem, ka viņam būs nepieciešams aiziet, bet visu augstais viņiem sūtīs citu mierinātāju, aizstāvi, kurš ir svētais gars. Un pievēršat uzmanību tam, ka pēc tā, kad Ješua saka saviem skolniekiem, ka viņš aizies un neatstās savu skolnieks par bāreņiem, bet ka no jauna nāks pie viņiem. Izlasīsim, kā par to rakstīts evaņģēlijā, lai ieraudzītu, ka krīviski mierinātājs latviski aizstāvis svētais gars, kuru sūtīs tēvs, ka tas arī ir dēla gars, kura iekšējā būtība ir Amašiaha gars, kurš arī sauc caur mums Aba tēvs, ar ko arī liecina mums, ka mēs esam visaugstā bērni. Jāņa 14. nodaļa no 15. līdz 20. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Tātad jebkurā gadījumā viss sākas ar baušļu pildīšanu, jo mājoklis sāk veidoties pie baušļu pildīšanas. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu. Grieķiski šis vārds citu runā par to, ka līdzīgi tam, kas ir līdzīgs šim, bet cits. Lūk, kā 2 baltas lapas, lūk 1. lapa un 2. lapa. Tā otrā ir līdzīga, bet jau cita. Lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt. Tātad citu aizstāvu, kas arī ir šis patiesības gars. Tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš patstāvīgi ir pie jums. Tātad šajā momentā, kad Ješua sarunājas ar saviem skolniekiem,
patiesības gars ir patstāvīgi pie viņiem. Un latviski te ir rakstīts, un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Šeit tā kā nedaudz nesaprotams, it kā aiziet, un it kā atnāks cits aizstāvs. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Tātad viņš aiziet vai tomēr neaiziet. Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule manis vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Pirms tam viņš runā par patiesības garu, kurš ir pie viņiem, bet pēc tam tas būs viņos. Un tagad viņš saka, ka tas es arī ir tā diena, kurā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. No šī teksta var ieraudzīt, ka cits aizstāvis, tas ir patiesības gars, kurš tagad ir patstāvīgi pie Ješua skolniekiem. Bet, kad visu augstais sūtīs skolniekiem citu aizstāvu, tad patiesības gars jau būs pašos skolniekos. Bet jūs to pazīstat, jo viņš patstāvīgi ir pie jums un mājo jūsos, krieviski un jūsos būs. Un tālāk Ješua saka, tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Tātad tanī dienā, kad cits aizstāvis ieies viņu sirdīs, tad viņi uzzinās, ka tas arī ir viņu skolotājs, Ješua Amašiahs, kurš tagad jau dzīvo viņos. Un nobeidzot šo pamācību, Ješua Lūkā saka, Jāņa 14. nodaļā no 25. līdz 26. pantam. To es jums esmu runājis, pie jums būdams, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. No šiem Ješua vārdiem nākas saprast, ka nav nekādas svētās trīsvienības, ka ir tikai debesu tēvs un viņa dēls, kurš dzīvo no tēva, un tas, protams, ir pateikts par viņu, ka viņš ir šis aizstāvis, svētais gars, patiesības gars, dēla gars. Debesu tēvs sūta viņu šajā pasaulē, lai viņam, kurš piedzimis no sievas, atpirktu tos, kas ir zem bauslības, lai viņi varētu saņemt dēla garu, ar to saņemot dievbērnības statusu. Tas arī ir šis laiks no tēva atzīmēts, kad viņi atkal no jauna sadzirdēs visaugstā balss, kā rakstīts Galatiešu 4. nodaļā 6. pantā. Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams savu dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Āmen.